Karoči, Andris ar Armandu vienreiz nesadalīja kaut ko klasē, viņa abi klases biedri bija. Un viņi pēc skolas sarunāja kauties. Mēs nākam skatīties. Un burtiski šeit viņiem bija kautiņš, kurš beidzās ar to, ka viens no viņiem iekrita kakā. Kurš iekrita kakā? Andris. Iekrīt kakā, tad beidzās kautiņš, tas ir kaut kāds purciem vai kāds apkakā, kāds te. Bet kāds tas kautiņš jau nav šitāds, te tas ir pārsvarā šitāds. Tu gribētu kauties ar kādu, kurš ir iekritis kakā, tu jau berzējies gar viņu. Purciem likums, ja kāds kautiņa laikā iekrīt kakā. Kautiņš beidzies, jā. Tas ir tāds likums, ka nomests vidū kaku un tad kādam viņa jāuzgrūž, tad cilvēks tas kakas, lai beigtos tas kautiņš. Tā mēs purciem darām, jā. Man nepatīk purciem. Man liekas zīmīgi, ka neviens neatceras vairs, kurš iekrita kakā, atceras tikai, ka kaka bija. Ja tu gribi palikt cilvēkam atmiņā, esi tā kaka. Karoči, Andris ar Armandu vienreiz nesadalīja kaut ko klasē, viņa abi klases biedri bija. Un viņi pēc skolas sarunāja kauties. Mēs nākam skatīties. Un burtiski šeit viņiem bija kautiņš, kurš beidzās ar to, ka viens no viņiem iekrita kakā. Kurš iekrita kakā? Andris. Iekrīt kakā, tad beidzās kautiņš, tas ir kaut kāds purciem vai kāds apkakā, kāds te. Bet kāds tas kautiņš jau nav šitāds, te tas ir pārsvarā šitāds. Tu gribētu kauties ar kādu, kurš ir iekritis kakā, tu jau berzējies gar viņu. Purciem likums, ja kāds kautiņa laikā iekrīt kakā. Kautiņš beidzies, jā. Tas ir tāds likums, ka nomests vidū kaku un tad kādam viņa jāuzgrūž, tad cilvēks tas kakas, lai beigtos tas kautiņš. Tā mēs purciem darām, jā. Man nepatīk purciem. Man liekas zīmīgi, ka neviens neatceras vairs, kurš iekrita kakā, atceras tikai, ka kaka bija. Ja tu gribi palikt cilvēkam atmiņā, esi tā kaka.